Kā varētu būt izskaidrojams tas, ka tik daudzas lielās rietumu kompānijas ir gatavas zaudēt miljoniem klientu un ciest miljardus zaudējumos, tomēr spītīgi turpina bīdīt tā saukto woke ideoloģiju? Bud Light, Nike, Target veikalu tīkls ir daži piemēri, kā transpersonu izmantošana reklāmās noved pie tā, ka cilvēki masveidā atsakās no šo kompāniju produktiem. To akcijas krīt, un jebkurā normālā biznesa modelī tas viss nekādi neiekļaujas. Ko tas nozīmē un kāpēc viņi to dara? Lai to saprastu, jāatgādina par jēdzienu ar nosaukumu ESG – Environment Social Governance. Tā ir sistēma, uz kuru cenšas pāriet lielie naudas maisi, kā BlackRock, kur uzdevums ir panākt sociālas izmaiņas, izmantojot finanšu plūsmas spiedienu. Tā ir sociālā inženērija tiešā veidā. Ir skaidrs, ka visiem lielajiem biznesiem ir vajadzīga nemitīga naudas plūsma, kredīti un aizdevumi, kā arī investīcijas. Ja agrāk rādītājs tam bija labs kredītreitings, ieguldījuma vēsture, peļņa un citi mums saprotami kritēriji, tad šodien viss strauji mainās. Tagad lielie finanšu behemoti izvirza politiskas un ideoloģiskas prasības, lai kāds varētu saņemt viņu naudu. Ir jāizrāda padevība šiem standartiem, un tas nozīmē izrādīt atbalstu klimata afērai, iekļaujošai darba videi un, protams, varavīksnes karogam. Tagad tas ir nosacījums, lai tiktu pie lielās naudas, un tāpēc arī to redzam visapkārt, arī pie mums. Jo augstāks ir šis ESG rādītājs, jo lielākas iespējas kvalificēties lielām investīcijām. Atbalsta bērnu kropļošanu un saņems lielo piķi. Tieši tik vienkārši. Tomēr rodas jautājums, ja reiz tiek zaudēti lojālie klienti un peļņa, vai tiešām tas ir to vērts? Šobrīd varētu šķist, ka nē. ESG uz doto brīdi neattīstās un ieguldīt naudu tādos projektos neizskatās gudri. Taču woke trends spītīgi turpinās. Kāpēc? Vēl pirms 20 gadiem biznesa pasaulē galvenais bija izveidot zīmolu. Ja tas izdevās un varēja iegūt tirgus lojalitāti, tas ļāva nodrošināt stabilu peļņu 10 gadus uz priekšu. Taču tagad daudzas kompānijas gluži sacenšas tajā, lai izpostītu savus ilgi veidotos zīmolus, kur veidošanai tika ieguldīts tik daudz laika un naudas. Izskatās pēc neprāta, taču viņi varbūt zina ko tādu, ko nezinām mēs. Varbūt viņi cenšas iziet no gaidāmās krīzes un ekonomiskā sabrukuma, lai vēlāk par to tiktu atalgoti no pašiem galvenajiem naudas maisiem, ja iestāsies tāda nākotne, kur ESG ir vienīgais naudas saņemšanas veids. Tas tā var notikt tad, ja šim visam pieslēdzas šobrīd vēl it kā politiski neitrālās centrālās bankas. Un tas var notikt kopā ar digitālās naudas ieviešanu. Ekonomiskā krīze, apgrozāmo līdzekļu trūkums un cilvēku nespēja pirkt preces iedzīs stūrī daudzas kompānijas. Un tās atkal būs centrālās bankas, kas tad kļūs par vienīgo oficiālo mehānismu, kā atkal stimulēt un atjaunot ekonomiku. No tām būs atkarīgas arī valdības, lai tām būtu nauda ikdienas vajadzībām, un tas padarīs banksterus par absolūti vareniem naudas izdalē un bagātību pārdalē. Taču šī stimulācija tad vairs nebūs tāpat vien un visiem, kā tas bija pēc 2008. gada. Tas būs ļoti ierobežots glābšanas plāns tikai izvēlētām institūcijām un ar digitālo naudu. Citiem vārdiem sakot, glābšanas riņķis tiks pamests tikai kādai daļai esošās ekonomikas. Un kas tad būs tie, kam tas pienākas? Tie, kas uzrādīs augstāko ESG. Tas varētu izskaidrot to, kāpēc tik daudzas korporācijas neatsakās no graujošās mārketinga kampaņas, jo zina, kas notiks, un tādā veidā gatavojas gan sabrukumam, gan vēlākam digitālam glābšanas plānam. Acīm redzami centrālās bankas tiešām gatavo sistēmu sabrukumam. Šādos apstākļos vēl ceļot procentu likmes. Viņi gatavo jaunu, pilnībā uz ESG balstītu ekonomiku, kas balstās uz pavisam citiem principiem, kā mums saprotamā šobrīd. Jo digitālās naudas turētājiem taču nav vajadzīgs nekas no tā, kas ierastajā kapitālismā. Ne ražošana, ne patēriņa cikls, ne peļņa. Švāba inkluzīvais kapitālisms var būt tikai digitāls, un tāpēc jau viņi tik ļoti tagad uz to spiež. Vienīgais ierocis pret to ir skaidra nauda. Nosargāsim!